Arī tiem, kas Jāņus svin līdz Pēteriem, svētku laiks ir noslēdzies un var izvērtēt, cik droši tas aizritējis. Madonas novadā svētki pagājuši salīdzinoši mierīgi. Kā atzīst Madonas slimnīcas ķirurģijas nodaļas vecākā māsa Zinaīda Smirnova, slimnīcā nostrādātajos 36 gados šādi svētki ir retums. Stacionējām nodaļā 22, no tiem 11 bija traumatoloģiski un 11 bija ķirurģiski. Traumas šogad bija, bet viņas bija daudz vieglākas salīdzinot ar to. Acīm redzot, stājās spēkā jaunais likums par bargajiem sodiem braucot ar transporta līdzekļiem. Līdz ar to transporta traumas mums praktiski neiestājās, bet iestājās mums sadzīves traumas. Un tā interesanti sakrita, kad traumas bija saistītas sadzīves ar to, kā gatavojās svētkiem. Steidzās, veda mejas, aizķērās kāja, protams, bija lūzumi un viss. Jā, arī bija, kad atbrauc un ir neuzmanīgi ejot pie dzīvniekiem svešās mājās svinot, bija viena suņa kosta brūce, bet arī viņa nebija smaga. Ķirurģiskie pacienti stājās mums sakarā ar svētkiem ar diētas kļūdām. Tas ir tā, kad sēdas tradicionālu ēdienu, kā visi saka, šašliku, un tad ir uzliesmo žulcakmeņu un uzliesmo, aizkuņa dziedzeriekaisumi. Tāpēc ieteiktu turpmāk arī izvairīties no tādām lietām, kad jāpiedomā. Labāk turēties tiešām pie latviešu nacionālā ēdiena siera un alus, bet nevis pie kaut kā stiprāka. Tas iepriecināja tomēr, ka šogad bija mazāk tādu smagu gadījumu. Kaut gan visa kā pietika. Novada policisti svētkos strādājuši pastiprinātā režīmā un arī atzīst, ka fiksēto pārkāpumu skaits ir salīdzinoši neliels. Kopumā pa 5 dienām bija pārbūt 1219 automašīnas. Tā rezultātā bija konstatētas 6 personas vādīja, gan transporta līdzekļi, tad automašīnas, gan velosipēdus, gan mopēdus, gan motoblokus reibumā, par ko attiecīgi tad sastādīti protokoli bija. Bija arī tad likts, lai uzmanība bija jāpievērš gājiem, tur tikai 9 protokoli tika sastādīti. Visu to laiku pa svētkiem tad bija tikai viena avārija visā novada teritorijā, ne tikai Madonas novada, bet apkalpojumi Cesvenes un Lubanas un Ergļos un Varakļānus, tikai viena avārija bez cietušiem personām. Policijas darbinieki izdarījuši novērojumu, ka svētku laikā autovadītājs lielākoties ir sievietes, ļaujot vīriem atpūsties un nobaudīt Jāņu alu. Tāpat pie stūres svētku laikā nav sēdušies iereibuši jaunieši, kas citkārt ir diezgan bieži vērojams. Madonas policijas iecirkņa priekšnieks Vasilijs Himuļa atzīst, ka grūti spriest, vai cilvēki kļuvuši apzinīgāki vai iebiedēti ar augstajiem sodamēriem. Taču pārkāpumu skaita samazināšanās ir viennozīmīgi pozitīva tendence.